Sveiki, Kaspar. Tā, ja es pareizi esmu sapratis jūsu ieceri, tad lūk, šādi es viņus realizēju. Atšķirība, nevis atšķirība, bet jums tikai vajadzētu izvēlēties to pareizo materiālu toni. Es jums to aizsūtīju WhatsApp linku. Jūs tur varat apskatīties ar koku imitāciju, kurš jums visvairāk der, jo no materiāla arī ir atkarīgs izstrādājuma izmaksas, jo materiāls var būt gan par 180 eiro, gan par 60 eiro loksni. Tā kā paši materiāla izmaksas ļoti ietekmē visi izstrādājumi gala cenu. Tā, cokols 80 cm ielikts ar ievirzi 30 mm iekšā, tad starp plauktiņiem 30 cm, jeb 300 mm, tā kā jūs gribējāt. Ārējie izmēri, augstumu es aprēķināju, aptuveni ņemot vērā, ka standarta galda virsma ir 75 cm no zemes. Tad sarēķinot lūk, šīs atstarpes starp plauktiem, nerēķinot materiālu, tad es dabūju 2 metri 150 mm. Bet jums vajag izmērīt, cik precīzi jums tur ir. Jūsu tas galda balsta augstums maksimālais, cik jums ir no zemes, tad es pielāgošu to jūsu izmēram. Tā, šeit es ieliku plauktus. Es paredzu, ka šie plaukti būtu droši vien optimāli, lai viņiem būtu ar maināmu augstumu, lai tu racionāli to virsmu varētu izmantot. Tā, kas mums vēl tāds, kas vēl? Jā, tad aizmugurējais atbalsts, aizmugurējā daļa šī būs pilnīgi slēgta. Kas vēl? Jā, ja te kaut kur paredzēts ir rozetēm izvilkt ārā kaut kāds rozet, tad sakat, šeit varam uztaisīt iegriezumu, tādu kā robu, šo daļu ievirzīt nedaudz iekšā, muguriņu ievirzīt nedaudz iekšā, tā, lai, ja tur ir nepieciešams kaut kāds tur, nezinu, printeru nolikt, lai vadam netraucētu, tad varam vai vienā vai otrā pusē šeit paredzēt iegriezumu vada izvilkšanai. Un līdz ar to es to muguriņu iestumšu nedaudz iekšā. Tā, kas vēl? Jā, un fasādes. Tātad fasādes, ja es pareizi izprotu, šo lieko visu noņemšu. Tā, fasādes, tātad ir 4 fasādes, labā kreisā, un te ir tieši tas pats labā kreisā, tātad 4 fasādes. Vienīgais nav skaidrs arī roku, tur ir kādas jūs tur vēlēsieties, vai var likt arī tie saucamie tiponi, atvēršana uz uzspiešanu, vai arī tad attiecīgi rokturas kaut kādas, tos arī tai pašā furnitūrā var apskatīties, vai arī, ja kādu citu, tad sakat, kaut kāds rokturas ieliksim iekšā, ja tur ir nepieciešams. Tā mēbele izskatās no ārpuses. Ja ir jāveic kaut kādi labojumi, izmaiņas, tad sakat, veikšu labojumu. Ja ne, tad lieku furnitūru iekšā un veikšu aprēķinu.